Man bieži nākās strādājot ar pusauģu vecākiem dzirdēt jautājumu, kāpēc pusauģi izturās nejauki, kāpēc viņi taisa kaut kādus skandālus, kāpēc viņi cer tās durvis vai vēl kaut kādā veidā rupji atbild. Un kas tad nav kārtībā? Kas tad nav kārtībā un ko tad darīt? Un tas, par ko es vienmēr domāju, kā atdalīt tādu normālu nejaukumu no kaut kā, kam mums būtu jau jāpievērš īpaša uzmanība. Un bieži vien ir tā, ka tas ir tas normālais nejaukums. Jo pusauģu vecums ir ļoti, ļoti īpašs ar to, ka bērns mainās, viņš pieaug un viņš kļūst no tāda galīgi nepatstāvīgas būtnes par cilvēku, kas jau ļoti, ļoti drīz pieņems atbildīgus lēmumus par savu un varbūt arī par citu cilvēku dzīvēm. Un tas, kas notiek psiholoģiski, mēs nevaram atdalīties, ja mums ir super jaukas attiecības, ja mums nav neviena konfliktiņa, mēs visu laiku jūtamies mīļi un jauki savā starpā. Dusmas ir tā emocija, kas mums palīdz, jo, ja es jūtos dusmīga un man kaut kas nepatīk vecākos, es varu sākt saprast sevi un veidoties par pastāvīgu personu. Un arī vecākiem patiesībā, ja tā dziļi ieskatās, ir vieglāk palaist bērnus tādā viņu pašu dzīvē. Ja viss norit vispār bez neviena konflikta, var būt risks, ka bērns nemaz negrib tad atdalīties un grib palikt ģimenē, varbūt līdz 30, 40, 50 gadu vecumam. Un tas vienmēr ir jautājums, vai tas ir tas labākais veids, un varbūt ir vērts ļauties šim posmam, kad ir daudz emociju, kad ir šīs dusmas, kas ir patiesībā tāds normāls veids, kā pieaugt. Tāpēc es teiktu, ka tas ir savā ziņā kompliments vecākiem, un ka viņi ir labi un normāli vecāki, ja viņu pusauģi nebaidās no viņiem un spēj arī pateikt kaut kādas lietas, kas viņiem nepatīk acīs. Ja? Es teiktu, ka tas ir savā ziņā ļoti labi. Un vēl ir jāatcerās, ka pusauģu smadzenēs notiek superrekonstrukcija. Mēs varam iedomāties, ka visi ceļi būtu, piemēram, Rīgā, uzreiz visus remontē. Ja? Un kā tad mums kustēties? Tur apjuksi, un tas ir normāli, ka pusauģi paši apjūk par sevi, par savām emocijām, domām un sajūtām, un visapkārt rodās apjukums. Tā kā dažreiz normāli ir arī tas, kas varbūt nav pēc sajūtām vispatīkamākais.